Rados apvienība 2 piedāvā. Čau! Mani sauc Rāvs, un tas ir mans mazais brālis Martins. Mēs neesam pavari, bet mums ļoti patīk gatavot. Atdod. Nē, tās mums vajadzēs pēc tam tīras. Šodien mēs gatavosim keksiņus ar šokolādi, bet no rudzu miltiem, kas ir daudz veselīgāki par kviešu miltiem. Bet pirms mēs paši ķersimies pie gatavošanas, vispirms brauksim ciemos. Laižam! Lūk, šādi izskatās rudzu vārpa, bet šis ir rudzu lauks. Iesācis pagājušā gada rudenī un ražas novākšanai nobriedis augusta vidū. Katru gadu ir mazliet savādāk, jo visu to ritmu mums nosaka daba. Un, mums pirms tam bija diezgan lietains periods, tad mums gāja grūti ar kulšanu, tagad laiks ir uzlabojies, tā kā mēs priecīgi kuļam rudzes. Kā tie rudzi garšo? Rudze garšo tā kā rupmaize. Es pagaršošu. Pēc miltiem. Tas grauds būtu mums vēl jāsamaļ, un tad mēs viņu samīcītu mīklā un ceptu garšīgu rupmaizi. Bet, lai tiktu līdz maizītei, vispirms graudi ir jānovāc, un šo procesu sauc par labības kūlšanu. Ja es tā kā dauzu to vārpu pret roku, man graudi izbirst ārā. Tas ir tas, ko īstenībā dara kombains. Viņš ber ārā graudus no vārpas. Un pēc tam caur sietiem izsijā viņus, jo, ja ir trāpījusies kāda nezāles sēkla vai kaut kas cits, lai kravā būtu jau pēc iespējas tīrāk graudi. Pieejot tuvāk, var redzēt, kā arī labībai pa vidu aug diezgan daudz dažādu nezāļu. Piemēram, šo sauc par vārpatu, un tā rudziem atņem ļoti daudz spēka. Bet Viktors stāsta, ka tieši šādos mazliet aizaugušos laukos patiesībā aug visveselīgākie rudzi. Jo bioloģiskie zemnieki nelieto nekādu ķīmiju, lai ierobežotu nezāles un kukaiņus, un tad vienīgais veids, kā mēs varam cīnīties ar nezālēm, tas ir mehāniski. Kā jau visām kultūrām, arī rudziem, lai tie labi augtu, ir vajadzīga gan saule, gan ūdens. Uz dažām tie graudi ir ļoti mazi, bet uz dažām viņi ir vēl palieli. Redz, ko dara augs. Viņš, izejot no laikapstākļiem, skatās, vai veidot to vārpu lielāku vai mazāku. Ja viņam pietrūkst ēdiens, tas ir gan ūdens, gan saule, tad viņš ir mazāks. Savukārt, ja viņš ir paēdis, tad grauds ir lielāks. Mēs jau, protams, esam priecīgi, ja graudi ir lieli, un mēs arī tādus graudus labprāt sējam nākamgad. Veikalā mēs parasti pērkam 1 vai 2 kilogramus miltu, bet zemnieki visu mēra tonnās. Vienā tonnā saiet 1000 kilogramu, un Viktors šogad no visiem saviem laukiem kopā plāno novākt vairākus 100 tonu ar graudiem. Cik graudiņu ir uz vienas vārpas? Zini, tev būs jāsaskaita, bet bioloģiskiem zemniekiem vēl ir tāda lieta, ar ko jārēķinās, ka, ja tas augs ir pārbarots, tad kā labība krīt veldrēs. Kas ir veldre? Veldre ir, kad labība guļ pie zemes. Veldrē var sagāzt stipras lietas, arī vējš. Tagad mēs redzējām, ka bija tāda dabas katastrofa, ka krusts sabojāja labību. Es domāju, ka tur neko nevar glābt, bet ja labība ir nedaudz sagūlusies veldrē, tad kombainam priekšā ir tāda veldres pacēlāja. Viņš var vārpas atkal pacelt un iekult. Kas tie pa matiem tai vārpai? To sauc par akotu. Un te ir iekšā grauds. Un mēs darām tā, mēs parasti piebraucam pie lauka un līdzīgi tā kā Martins uz zobu paprovējam, kāds ir grauds un arī pamēram mitrumu. Un tad, kad ir gatavs, te kuļ nost. Kādreiz labību kūla ar rokām, izmantojot spriguļus, bet tagad to dara ar traktoriem. Taču darbs tik un tā nav viegls. Redz, zemnieki kulšanas laikā strādā dažreiz pat visu nakti. Ja ir sauss laiks un nav miglas, nav rases, tad var kult arī pa nakti. Es domāju, ka mēs varam palūgt Kristapam, lai viņš jūs pavizina, tad jūs paši varēsiet novērtēt, kā tas ir strādāt uz kombainu. Jā! Kristaps stāsta, ka spriedze ir diezgan liela, jo kombainierim nepārtraukti ir jākoncentrējas un jāskatās, lai netīšām neiekultu kādu akmeni, jo tad viss process var apstāties. Ir tāds vietas, kur viņš ir izslīts
pavasarī ir tik baigais slapjums. Tā sēkla ir noslīkusi. Tāpēc ir vietā kāda likākas vietas, tikai zāle. Tu tur ievelc arī puķes. Jā, rozu puķis. Kad kombains ir pilns, graudi tiek izbērti piekabē. Tur ietekās augšākā lampiņa, konkurs jau ir gandrīz pilns. Tad traktoristi zina, ka jādodā palīgā. Būs jāizturko. Man te ir tāds pedālīts luģiņa. Var uzspiest un turēt viņu, ja? Oho. Cik bunkuri sajiet tai piekabē? 3 pilni bunkuri ir. Nav gadījies, ka kaut kas nobirst garām. Ja lielāks vējš, tā kā kraudu pārpūšana pār malām. Tālāk traktors tos aizvedīs uz kalti izžāvēties un pēc tam samals miltos. Kas īsti ir šī konstrukcija? Tās ir vecas, senas graudu dzirnavas. Tā graudu smala sirmā senatnē. Tad, kad vēl nebija ne motora, ne elektrības, nekā. Zem šī ir vēl viens tās pats bluķis, un tad starp šiem ziviem akmeņiem graudu samaļās miltos. Kā tas īsti strādā? Var vēl bišķiņu uzbērt. Un tagad tu lēnām pa pulksteni griez. Griez, griez, griez. Jā. Nu, un redz. Izbira. Jā, un lēnām birst ārā. Tas ir, zini, tā kā tas teiciens, neba maize pati nāca. Te tu var redzēt, ka pati viņa nenāk, ka diezgan daudz jāstrādā. Mūsdienās, protams, šādi miltus neviens vairs nemaļ, bet izmēģināt to kā atrakciju ir patiešām aizraujoši. Un Martina no graudu spaiņa ārā vairs vispār nevar dabūt. Redz, kādi tie rudzu milti izskatās. Jā, nu tos tu vari ņemt līdzi un mēģināt kaut ko pagatavot. Tas būs ļoti forši. Tad tu zināsi, kā no sēklas, kā no sēklas var tikt līdz kaut kam garšīgam. Diezgan daudz darba. Esam atpakaļ virtuvē. Auč. Labi, tagad ķersimies pie gatavošanas. Atgādinu, mēs gatavojam rudzu miltu keksiņus ar šokolādi. Un arī pirmais, ko darīsim, sagriezīsim šokolādi. Nevajag ļoti smalki, jo, ja tu viņu ēdīsi, uzreiz pēc izcepšanas tā šokolāde vēl būs tāda mīksta. Martina, ātrāk, kamēr mēs vēl esam jauni. Man kūst. Tev palīdzēt? Nē. Labi, es tagad iesidīšu olas. Atstāj arī man, es arī gribēšu. Kā mēs sadalīsim, ja ir 3 gabaliņi? Es 2 iesitu. Tu varēsi iesist 1. Nākamreiz mēģini neizšķaidīt to olu. Tagad tikai problēma. Es negribu ēst šokolādi ar olu. Jā. Man gribas, lai sanāk kaplis no šokolādes. 3, 2, 1. Uj. Upsi. Jāiesprauž kontaktā. Tagad es pielikšu madu. Pagaid, taisu zīmējumu. Ko tu zīmē? Izstās pēc zābaka. Tas ir Minecraft dimants, vajag izkrāsot un apaļāku. Tagad pakulsim. Un liekam nākamo sastāvdaļu klāt. Labi, jogurtu. Piezemējās. Šitais ir bezpiedevu jogurts. Man pati bļoda gandrīz iekrita. Labi, kuļam. Un tagad nākamo. Mēs tagad pieliksim kakao. 3 ēdamkarotes. 6 ēdamkarotes. 6 ēdamkarotes ar kakao. 1, 2, 5 un 6. Wow! Mums te bija
viesuļvētra, bet ne smilšu, bet kakao. Un tagad Eļa. Es biju visa. Jā. Au. Mums ir tagad jāpievieno milti, jo tā masa ir ļoti šķidra. Visi? Jā. Paga. Tev gadījumā nav kaut kur jādodas? Gandrīz aizmirsām. Dodamies izpētē. Labība ir rūdzi, kvieši, mieži, auzas un griķi. Un cilvēki visā pasaulē to audzē tikai ar vienu mērķi. Lai iegūtu šo auēdamās sēklas, jeb graudus. Kultūras, ko sēj pavasarī, sauc par vasarājiem. Bet tās, ko sēj rudenī, par ziemājiem. Tas nozīmē, ka ziemā attīstās zem sniega. Pēc izskata visvieglāk atšķirt auzas. Tās atgādina smalkas skariņas. Kviešiem ir visrasnākās vārpas un visīsākie apkoti. Bet rudzi un mieži ir ļoti līdzīgi. Tikai rudziem uz vienas vārpiņas ir vairāk graudiņu nekā miežiem. Siltajās zemēs audzē arī rīsus, kukurūzu un prosu, jo visos graudaugos ir vitamīni un citas vērtīgas vielas. Jau no seniem laikiem tos izmanto putru gatavošanai un dažādu maizes izstrādājumu cepšanai. Un vispār labība lielā mērā pabaro pasauli. Nu, Rolf, kur tu pazidi? Liekam miltus klāt. Tavs stāstāmais bija tik interesants, izdomāju ieņemt ērtāku vietu, sēdvietu. Uzmanīgi tev birst garām. Mēs baram rodzu miltu. Jā, šie ir rudzu milti. Nes kāds salūts būs šoreiz. Nē, paga. Tur nebūs tikai rudzu milti, tur būs arī kviešu milti, bet tas tāpat ir daudz veselīgāk. Kamēr tu širā visu izkratīsi, paies pusstunda. Upsi, mums vajadzēja sodu un cepamo pulveri ielikt kopā ar miltiem un tikai tad sakūt. Nu, jūs izdarat pareizi, mēs aizmirsām. Un pusteikarotas sāls. Tas izsnās tiešām smieklīgi. Tā divi vistas stilbiņi. Labi, tagad jāpievieno šokolāde. Bet šokolādi vairs nemiksējam, šokolādi vienkārši iemaisam. Labi, aiziet tuliec pirmais. Pēc 30 minūtēm. Pēc stundas. Jāliek pa vienam galbaņam tāpēc, ka tā ir veselīgāk. Pēc 2 stundām. Es joprojām lieku. Šīs Raufs gatavo īpašās bumbas. Jā! Trāpīju! Tagad iemaisam. Martīna, tagad mums ir jāpilda formiņās. Paga, man jāpaceļas gaisā. Tagad mēs pildīsim formiņās. Pēc šīs formiņas es pildīšu. Bet tu vari ņemt un pildīt. Man nav karotes. Bet paņem. Bet nevajag pielikt pārāk pilnu, jo viņi vēl uzpūtīsies. Un, ja būs ļoti pilns, ies pāri malām un var piedegt. Mums tā bļodā ir mazliet par daudz karošu. Tu sapildīji daudz vairāk. Tā, mums keksiņi ir sataisīti, sapildīti formiņās, tagad jāliek cepties. Un šeit jūs varat pasaukt palīgā vecākus. Darab, 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 darab.
Din, 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 dadab, 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 dadab. Keksiņi ir gatavi, viņi izstāsta apmēram šādi te. Tik smuki, ka te ir palikušas tās līnijas. Tā šokolāde ir izkususi tā kā. Kā smieklīgi tev. Kā? Kā tā šokolāde forši izkususi. Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet arī sūtīt bildes, jo sezonas beigās čaklākie bilžu sūtītāji tiks pie dāvanām. Nu ko, tiekamies atkal pēc nedēļas. Atā! Atā! Es nenocietos jau pagaršoju. Cik garšīgs. Cik gardi. Martin, krokodils ir atgriezies. Laikam. Nogaršošu. Mazliet dabūju šokolādi. Noteikti izmēģināt ļoti garšīgi.